Mēs esam šodien sanākuši kopā ar Latvijas Blondiņu asociāciju, Politiskā apvienība par labu Latviju, lai parakstītu vēsturisku 40. jau pēc skaita sadarbības memorandu. Un šī memoranda būtība ir tas, ka mēs no savas puses apņemamies visādā veidā atbalstīt un stimulēt gan turismu, gan pakalpojumu eksportu, gan dažādu birokrātisko slogu un prasību samazināšanu, pasākumiem, kas ir ar augstu atpazīstamību pasaulē, kas vairo Latvijas tēlu. Un kā jau es teicu, mums Latvijā ir darbojies Latvijas institūts diezgan ilgu laiku, drukājas dažādas bukletes, bet tas, ko Latvijas Blondiņu apvienība 2 gadu laikā ar šiem 2 lielajiem redzamajiem pasākumiem ir izdarījusi Latvijas tēlu atpazīstamībā pasaulē, iespējams pat ir vairāk nekā šis Latvijas institūts 10 gadu laikā. Un tāpēc mēs visādā ziņā atbalstam šādus interesantus pasākumus ar augstu pievienoto vērtību, kam ir augsts turistu piesaites potenciāls un kas arī iezīmē Rīgu, iezīmē Latviju Eiropas un visas pasaules kartē ar to, ar ko mēs varam lepoties. Mums ir milzīgs resurss, ko Latvija varbūt nav īsti apzinājusies. Tie ir mūsu cilvēki, tas ir mūsu skaistums, gan cilvēku, gan dabas, tā ir mūsu estētika. Un es domāju, ka mums jābūt pamatot lepniem ar mūsu nacionālo resursu, ar mūsu nacionālo lepnumu, un tas ir mūsu skaistie, strādīgie, aktīvi radošie cilvēki. Un tas, ko Latvijas Blondiņu asociācija ir izdarījusi, varbūt Latvijas tēlu popularizēšanā un turistu piesaistē, ir vērtējams ļoti, ļoti augsts. Un tāpēc mēs esam pagodināti arī pēc vairākām iepriekšējām sarunām parakstīt šo saprašanos memorandu, lai no savas puses apņemtos visādā veidā atbalstīt un stimulēt jūsu veidotos pasākumus, jūsu veidotos turismu produktus un visas jūsu aktivitātes, ne tikai to, ko jūs darat varbūt vienreiz gadā, bet arī ikdienā. Visas jūsu labdarības pasākumus, skolas apmācības un viss pārējais, ar ko jūs nodarbojaties. Tāpēc mēs esam šodien ļoti pagodināti, ka mēs varam šo sadarbību tādā veidā nostiprināt.